vienalga, vajag uz vienu un pēc tam uz pretēju. Skaties, es varu uz vienu pusi, pēc tam uz pretēju. Uz vienu pusi, bet šeit ļoti svarīgi nestrādāt ar roku, a strādāt ar šita zivis spekulu, ar inerciju. Un tā kā, tu prot šupoties savu šupalieku. Vot, ir moments, ka mēs drusiņu tā palicam. Un mums staigā viss ķermenis. Ļoti smuki kustās. Tu dansu vai ko tu dari? Man māte balerīna, kas esmu dabīgi. Tāda acīm redzot lokana. Bet uz šito pusi es nevaru. Man uz šito sanāk organiskāk. Uz šito? Kaut kā tur tie pirksti tādi. Nē. Skaties. Mēs turam ar 3 pirkstiņiem, pēc tam tā, un pa apli. Tā. Ir. Šeit tev cits variants. Un visu laiku starp bumbiņam ir caurumiņš. Es nesaprotu tos pirkstus. Viens pirkstiņš. Я снимаю не зеркало, снимаю, а вот я снимаю их. Īsti man nesanāk. Uz otru pusi man vēl mazāk sanāk. Tu vari ņemt ne tikai bumbiņas zooveikalā, no valrieksti, mandarīni, akmentiņi, viskas. Tā ir ļoti svarīgi, un tā, kad tu būsi tā spēlēt, uz vienu pusi, pēc tam. Tā kā mēs stāvam taisnē, mums abas divas kājas saliktas, pēc tam uz pretēju pusi. Vajag trenēties. Tā, kad tev būs galva faili, pēc tam tu vari tālāk un tālāk. Tad redzēs, pēc tam varu ar tādiem lieliem. Vienu pusi uz pretēju. Un ko tas man trenē? Bez koordinācijas. Tev sāk rības uzstāties, jā. Un mēs tā taisam atgriezieni, jā. Mums, tā kā mēs pareizi strādājam ar rokām, mēs mainām pieradumi. Kā mēs kustamies, kā mēs stāvam. Tā ir ļoti svarīgi samainīt pieradumi. Man ir cilvēki, ka daudz gadus viņi nodarbojas ar jogu vai ar kaut kas, bet viņi sporta zāli vispareizi dara. Pēc tam iet uz ielu un šeit vajag visi šitie jaunie pieradumi ielikt savā dzīvē. Tā. Paldies. Tur. Lai viņš iet